Labdien! Es esmu Edgars Bērziņš, vēstures skolotājs, un ikdienā manas attiecības ar digitālajām tehnoloģijām ir uz tādu lielu un gruntīgu tu. Es izmantoju mobilo telefonu, es izmantoju stacionāro datoru un es izmantoju arī planšetu datoru gan ikdienā komunicējot ar draugiem, gan arī savām profesionālajām vajadzībām. Un šodien padalīšos ar to, cik palīdzīgs man ir planšetu dators, šajā gadījumā Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Principā var iedalīt trijās zonās manas attiecības ar digitālajām tehnoloģijām. Sākšu ar sevi es kā skolotājs, jo ikdienā vadu nodarbības gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem. Tātad man kā skolotājiem ļoti parocīgi un noderīgi ir izmantot planšetu datoru. Un ir iespēja gan izmantot jau gatavos teksta dokumentus, no kuriem es varu lieliski izņemt ārā vajadzīgo teksta gabaliņu, ņemt jau gatavu video materiālu, to apstrādāt, izveidojot, piemēram, GIF failu, lai varētu iepriecināt ne tikai sevi, bet arī savus kolēģus, skolotājus vai arī manus skolēnus. Izmantojot planšeti, man ir iespēja sadalīt ekrānu divās daļās. Klausos, ko stāsta mani skolēni, un vienlaicīgi varu veikt piezīmes. Jo es varu veikt piezīmes ar roku un tajā pašā laikā automātiski tās konvertēt, lai tās pārvērstos rakstītā tekstā un arī otrādi. Vēl viena ļoti feina iespēja, kas man kā cilvēkam, audiāliķim, vienlaicīgi arī kinestētiķim ir ļoti svarīgi, ka es varu ierunāt kādu piezīmi, komentāru un to arī novietot konkrētā vietā pie savām piezīmēm. Vēl jau vairāk, kas nu būtu darbs ar skolēniem bez atgriezeniskās saites? Un, piemēram, skolēns man ir sagatavojis kādu rakstu darbu, pieņemsim eseju, un tad attiecīgi izmantojot iespēju rakstīt ekrānā, es pierakstu klāt komentārus. No otras puses, ļoti interesanta iespēja man kā pieaugušo izglītotājiem ir izmantot planšeti, organizējot nodarbības. Protams, kādreiz tas arī mums notiks klātienē, bet šobrīd attālinātā veidā pat nostādot kameru vai arī vienkārši var izmantot savienošanas iespēju ar kādu citu ierīci, šajā gadījumā digitālo ekrānu. Un, manuprāt, tas dod iespēju būt ļoti mobilam un tajā pašā laikā izmantot to saturu, kas ir jau izveidots, un to arī parādīt citiem. Un visbeidzot, pēdējais, bet nemaz svarīgākais man kā cilvēkam, kas mācās. Un nevar jau būt taču tā, ka skolotājs tikai un vienīgi pats māca citus, arī pašam skolotājiem ir jāmācās. Un varētu pat teikt, ka mūža izglītība ir mans otrais vārds. Nu, tad attiecīgi apmeklējot kādas kursu nodarbības, arī tās pašas piezīmes, skatos video vai klausos kādu lekciju un veicu sev nozīmīgas atzīmes. Un kas ir svarīgākais? Svarīgi ir tas, ka šis rīks nav apgrūtinošs. Un ir tik tiešām dažbrīd sajūta, ka es rakstītu uz tāda glancēta papīra. Man kā skolotājiem ir ļoti svarīgi sekot līdz procesam, kā mani skolēni vai arī pieaugušo auditorijas darbojas kopīgotos dokumentos. Tātad kopīga mācīšanās manis vadībā, un man atliek veikt tikai 3 lietas. Pirmkārt, paņemt planšeti, otrkārt, izveidot dokumentu un ar to dalīties, un treškārt, pēdējais, bet nemaz svarīgākais, uzdot vajadzīgo jautājumu, jo, ja ir vajadzīgais jautājums, tad jau manas auditorijas var ar uzdevumu lieliski tikt galā. Gan kā skolēnam, gan kā skolotājiem planšetdators var palīdzēt efektīvāk mācīties un strādāt. Būtiskākais atcerēties, ka ir nepieciešams pavadīt laiku kopā ar draugiem arī klātienē, ne tikai planšetdatorā, jo starp citu, laiks ir ļoti ātri.